Sveiki! Šodien ķersimies klāt vienai no Bībeles spēcīgākajām un, jāsaka, arī noturīgākajām metaforām stāstam par labo ganu un viņa ganāmpulku. Bet padomāsim, kas tad īsti slēpjas aiz šī tēla? Kāpēc gan šī senā aina, gans, kurš vada savas avis, ir tik dzīva un spēcīga uzrunāt cilvēkus arī šodien? Mēģināsim tikt skaidrībā. Labi, lai mēs to visu saprastu, iesim soli pa solim. Vispirms apskatīsim, kāpēc šī metafora ir tik mūžīga. Tad iedziļināsimies Dievu kā gana lomā un no otras puses cilvēces kā nomaldījušās saimes tēlā. Pēc tam paskatīsimies, kā Jēzus šim visam piešķir jaunu personisku dimensiju un beigās nonāksim pie pārpilnības solījuma, kas ir visa stāsta centrā. Jā, un pirmais, kas, manuprāt, ir tiešām pārsteidzoši, ir tas, cik saskanīgi šis gana tēls parādās 4 pilnīgi atšķirīgos Bībeles tekstos. Tas ir kā tāds vienojošs paviediens, kas vijās cauri dažādiem laikmetiem un autoriem. Un runa ir par avotiem, kas ir tik dažādi. Sākot no poetiskiem salmiem līdz vēsturiskiem apustuļu darbiem, tie rakstīti dažādos laikos, dažādos apstākļos, un tomēr visos tajos atbalstojas viena un tā pati spēcīgā ideja. Tas ir patiešām apbrīnojami. Labi, tātad sāksim no paša sākuma. No kurienes tad vispār nāk šī metafora? Tās saknes meklējamas Vecajā derībā, kur tā apraksta attiecības starp Dievu un Izraēla tautu. Lūk. Šī iespējams ir viena no slavenākajām rindām vispār, 23. psalms, tā ir kā visa šīs metaforas pamats, un tā uzreiz nosaka toni. Dievs nav kaut kāds tāls valdnieks, nē, viņš ir gans, tuvs, gādīgs un personisks aprūpētājs. Bet padomāsim, ko tad īsti nozīmēja būt ganam tajos laikos. Tas ir daudz vairāk nekā vienkārši stāvēt un skatīties. Gans sapulcina, viņš vada, bāro, apkopj ievainotos, aizsargā no briesmām un aizstāv pret ienaidniekiem. Tā ir pilnīgas atbildības un atdeves loma. Un lūk, te mēs nonākam pie pašas būtības. Ganāmpulks nav vienkārši īpašums vai darbarīgs. Nē, tas tiek uzskatīts par dārgumu, par vērtīgu mantojumu, ko lolo un sargā. Redziet, te veidojās tāda kā apusēja saikne, gandrīz vai līgums. No vienas puses tauta ir Dieva dārgums, bet no otras Dievs ir tautas lielākais mantojums un vērtība. Tā ir savstarpēja piederība. Labi, bet tagad paskatīsimies uz monētas otru pusi. Ja Dievs ir gans, ko tad tas nozīmē būt daļai no ganāmpulta? Un šis citāts no Pētera vēstules, tas iezīmē vienu diezgan skaudru realitāti. Proti ideja par to, ka ganāmpuls var apmaldīties, izklīst, nomaldīties no ceļa. Cilvēces šeit tiek parādīta kā tāda, kas ir apmaldījusies. Bet ir svarīgi saprast, šī nomaldīšanās nav domāta kā kaut kas ļaunprātīgs vai apzināts slikts, tā drīzāk ir tāda apjukuma sajūta, dezorientācija, ka esi uz ceļa, kas īsti neved nekur. Un te, lūk, ir atslēga visam šim procesam. Vārds atgriezties Bībeles valodā nav tikai par, uzskatu maiņu. Tas ir burtiski pagriezties apkārt, veikt pilnu apgriezienu par 180 grādiem un sākt iet pareizajā virzienā. Un apustuļa darbos Pēteris piedāvā tādu kā 2 soļu plānu šai atgriešanās kustībai. Pirmais solis – apzinies, ka esi uz nepareizā ceļa un pagriezies. Un otrais solis – kristība, kas ir kā konkrēts, redzams apliecinājums šai atgriešanās gribai. Labi, un tagad mēs nonākam pie viena patiešām būtiska pavērsiena Jāņa evangelijā. Jo Jēzus paņem šo visiem labi zināmo gana tēlu un piešķirtam kaut ko pilnīgi jaunu, kaut ko revolucionāru un dziļi personisku. Jā, lūk, kur ir tā lielā atšķirība. Jēzus saka, āvis viņam sako nevis tāpēc, ka tām ir bail vai ka tā vajag, nē, tās sako, jo pazīst viņa balsi. Tās vairs nav bara attiecības, tās ir personiskas attiecības. Viss balstās uz atpazīšanu un uzticēšanos. Un redzot, ka klausītāji varbūt vēl līdz galam neaptver šīs idejas mērogu, Jēzus pasaka 2 lietas, kas visu padara absolūti skaidru. 2 spēcīgus es esmu apgalvojumus. Pirmkārt, viņš saka, es esmu vārti avīm, padaidiet, iedomājieties to uz mirkli. Viņš nav tikai gans, kurš ved uz vārtiem, viņš pats ir tie vārti, vienīgais ceļš uz drošību. Un otrs apgalvojums atklāja visu šī ceļojuma jēgu. Mērķis nav tikai izdzīvot, nav tikai paglābties no brīsmām, mērķis ir dzīvība pārpilnībā, tāda pilnvērtīga,
bagāta un jēgpilna dzīve. Un lūk, ar šo domu par pārpilnīgu mēs esam nonākuši pie pašas šīs metaforas kodola, pie galvenās idejas. Tātad, ja saliekam visu kopā, šis stāsts par ganu un ganāmpulku nav tikai par to, kā tikt pasargātam. Tas ir solījums. Solījums, ka sekošana šim ganam ved uz kaut ko vairāk, uz dzīvi, kas ir, pārpilna. Un tas, protams, atstāmos ar vienu jautājumu, par ko padomāt. Mūsdienu pasaulē, kas ir tik trokšņaina, kur tik daudzas balsis cīnās par uzmanību, ko īsti nozīmē apstāties un ieklausīties vienā konkrētā ceļvedī? Kuras balss atpazīšana tad ir tā svarīgākā?